Nu ko, parunāsim par inerci. Iedomājies, ka spēlē futbolu. Tu piespēlē savam spēles biedram, spēr pa bumbu un tā sāk lidot. Tu vairs nekādi neietekmē bumbu, bet tā turpina lidot. Kāpēc? Tāpēc, ka bumbai ir inerce. Inerce nozīmē, ka lietas grib palikt kustībā, ja tās kustas vai tiecas palikt mierā, ja tās ir mierā, līdz kaut kas tās aptur vai pamudina kustēties, bet tu iespēri bumbai, tātad izraisītās kustību. Līdzīgi notiek, ja esi uz slidkalniņa, sākumā tu sēdi nekustīgi un tad draugs tevi iestumj, un tu pēc inerces turpini slīdēt lejā līdz bērzes spēks tevi apstādina. Ja inerce runātu, tā priekšmetiem teiktu, ja tu esi kustībā, tad turpini kustēties, bet ja tu esi mierā, tad paliec mierā, līdz kaut kas maina šo kustību vai mieru stāvokli, kā tavs draugs, kas tevi iestūma no slidkalniņa. Inerce ir fizikāls jēdziens, kas raksturo ķermeņa tieksmi saglabāt savu mieru stāvokli, līdz kāds spēks uz to iedarbosies un saglabāt kustības stāvokli, līdz atkal kāds ārējs spēks to ietekmēs. Šo īpašību atspoguļo Ņūtona pirmais likums, kas nosaka, ka ķermenis vai nu paliks miera stāvoklī, vai arī turpinās kustēties ar konstantu ātrumu noteiktā virzienā, ja uz to neiedarbosies citi spēki. Inerces spēks ir cieši saistīts ar ķermeņa masu, jo lielāka masa, jo spēcīgāka inerce. Tādējādi mēs varam teikt, ka masa kalpo kā inerces mērs, un nākamajā video stāstīšu par masu.